Kā rāda Knaba izmeklētāja atklātais, pirms 11. Saeimas vēlēšanām Saskaņas centrs izmantojas Krievijas politehnologu pakalpojumus. Tas varēja izmaksāt vairākus tūkstošus latu, un šo sadarbību koordinēja partijas līderis Jānis Urbanovičs. Saskaņas centra līderis iepriekš norobežojās no Maskavas konsultantiem, taču tagad izrādās tiem devis uzdevumus. Partijām ir aizliegts pieņemt ziedojumus no ārvalstīm, un par to draud pat cietumsods. Knabs pēc 3 gadu ilgas pārbaudas tomēr nolēma neierosināt kriminālu procesu, jo partiju finansēšanas pārkāpumi tikuši kriminalizēti jau pēc Saeimas vēlēšanām. Mūsu rīcībā esošais Knaba lēmums rāda, kā pieredzējusī Krievijas firma palīdzēja Saskaņas centram vēlēšanās. Saeimas vēlēšanas 2011. gada septembrī bija karstas. Iepriekšējais parlaments bija atlaists, un Saskaņas centram parādījās negaidīta iespēja izrāvienam no mūžīgās opozīcijas. Lai palīdzētu Saskaņas centram, Latvijā ierodas 6 cilvēki no Krievijas. Tie pārstāv Maskavas pieredzējušāko sabiedrisko attiecību un politisko konsultāciju firmu Nikolo M. Tā savus pakalpojumus iepriekš sniegus kā Jeļcina, tā Putina administrācijai. Galvenais kompānijas koordinators Latvijā Nikolo M ģenerāldirektors Georgijs Gambašidze. Uzdevums Saskaņai jāiegūst vismaz 30 mandāti parlamentā. Kampaņas mērķi Rīga un Latgale. Divas nedēļas pirms vēlēšanām nekā personīgi pamana Maskavas viesus Daugavpilī, kur viņa apmāca partijas aģitātors, kā pareizi strādāt gan ar krievu, gan latviešu vēlētājiem. Число людей, проголосовавших за Центр согласия, практически равно количеству русскоязычных избирателей в Латвии. Поэтому наша задача – это уйти в латышский электорат, и вот такими словами не нужно ни в коем случае их пугать. Maskavas konsultantu klātbūtnē Saskaņas kampaņā nebija jākļūst publiskai. Knaba rīcībā esošās sarunas liecina, kāpēc nekā personīgi pārraidītās Daugavpils reportāžas Nikolo M. konsultanti sāk ievērot izteiktu konspirāciju. Nevienu vārdā telefonsarunās nesauc. Arī Saskaņas centra līderis Jānis Urbanovičs, kurš partijas cilvēkiem stādīja priekšā Gambašidzi, patiešo ar Maskavas viesiem cenšas nesazināties. Krievijas politehnologu uzturas Urbanovičs Baltijas fóruma birojā līdzās Saeimai, tomēr tikšanos ar Saskaņas centra līderi organizēja ar starpnieku palīdzību. Iesaista Saskaņas centra jauniešus, konsultantus un deputātus. Urbanovičs sarunās sauc vai nu par lielo vai draugu. Maskavas speciālisti cenšas iegādāties mobilo telefonu datu bāzi, lai vēlēšana dienā nosūtītu aicinājumu balsot par Saskaņu, plānot arī strīdīgu aģitāciju pie iecirkņiem. Visām darbībām tiek prasīts drauga jeb Urbanovičs saskaņojums. Šeit es vēlreiz jūs traucēju. Jā. Mēs varam, jūs to noskaidrojāt kaut kā? Varam vienkārši. Ja naktīs strādās, varam uz Latgali paspēt. Uz Rīgu un Latgali. Rīgu nedrīkst taisīt, Strelku nevajag taisīt Rīgā. Aha, nu tad viss, tad varam Latgalē un jau nezinu tur. Nevajag to darīt, es domāju, labāk vispārējo atsaukšanas signālu, mēs te ļoti daudz esam nobiedējuši. Juridiski mēs esam. Es zinu, kāds tas sakars ar juridiski, tā taču nav Krievija, tā taču nav tiesa, tas ir pavisam cits gadījums, mentalitāte. Mēs negribam provocēt, dod nevis juridisku, bet morālu iemeslu izolēt mūs, saprotat? Skaidrs. Davaiķi to atceļam. Bet Latgali jūs taisīsim? Nu, Latgala vēl būtu kā būtu, bet Rīgā nedrīkst, sarunājuši? Labi, sarunājuši, labi. Halo? Jūs saņēmāt īziņu? Īziņas var sūtīt jebkurš jebkuram. Lūk, pēdējā. Lūk, es tur pirms manām īziņām atnāca. Jā, es redzēju. Mēs to arī apturam? Nē, to nedrīkst, nevajag. To cilvēki sūta cits citam, viss normāli. Jā, normāli? Viss lieliski. Normāli. Galvenais, lai fotogrāfijas, es par fotogrāfiju. Nu, iela, cilvēks, krāsas, to nevajag, bet tā, protams, vajag. Jā, viss skaidrs. Milzīgs paldies. Pakalpojums apmaksā kāds no Maskavas. Rēķinus sabiedrisko attiecību konsultanti saskaņo ar Maskavu. Krievijas konsultantu uzturēšanās Latvijā izmaksā vismaz 15 000 latu. Vēlēšana dienā Gambašidze ar kādu Krievijā dalās priekā par darba rezultātiem. Sveiks, mans dārgais, nu stāst, es tikko kā atlidoju no Batumi. Nu vispār mūsu diženā partija tur veiksmīgi uzvarēja. Iegūja labu potenciālu nākotnē. Skaistulītis. Jā, lūk. Rīga ir mūsu? Jā. Cik procents ieguva? Viņi saņēma 29 un pagaidām 32 mandātus. Jā?
bet es domāju, ka būs vairāk. Tev taču it kā vajadzēja iziet uz 31. Jā, mums bija pieprasījums pēc 30, 31, mēs uztaisījām 32. Un tagad tur laikam vairāk, vēl vairāk apsēdīsies. Prēmija būs? Apsolīja. Apsolīja? Jā. Nu viss, mēs tevi no jauna mīlam un no jauna sveiks. Saskaņas centra uzvara pietuvināja viņus varai tuvāk nekā jebkad agrāk. Arī Zatlera izteikumi par tankiem lika noticēt, ka Saskaņai tiešām uzticēs vadīt kādas ministrijas. Tomēr piepeši viss mainās. Dombrovska valdība sastāda bez Urbanoviča vadītā spēka un Zatlers pārstāja aizstāvēt Saskaņas centru. Tagad izrādās, ka Krievija bija ieinteresēta sava cilvēka iecelšanā satiksmes ministra krēslā, un šīs nozares atbildību uzticot Saskaņai pavērtos iespēju to kontrolēt. Maskavas konsultants saruna ar kādu savu kolēģi netieši to apliecina. Ja iedos kaut vai vienu vai divas ministrijas, vairāk nevajag. Man vispār nevajag viņu premjerību, lai dod ministrijas. Vispār man būtu izdevīgi ceļi. Tu zini, kā šeit komunikācija un transporta ministrija, kur ietilpst ceļi, telemēdiju un visas komunikācijas. Paskatīsimies. Galvenais, lai viss notiktu ātri, kā mēs gribam. Urbanovičs knapi skaidrojas, ka nav Krievijas speciālistus meklējis. Tie uzplījušies paši un partija viņus padzinusi un nekādas pakalpojumus nav pieņēmusi. Nekā personīgi Urbanovičs negribīgi min, ka līgumu ar Nikolo M. tomēr parakstīja, taču lauza. Gribēju vaicāt par Nikolo M. Krievijas sabiedrisko attiecību firmu, ar ko Nikolo M. Jūs pagājušajās Saeimas priekšvēlēšana laikā sadarbojāties, Urbanovičs kungs, ar šo firmu? Es ļoti īsti sadarbojos, es ar viņiem lauzu līgumu vēl pirms viņi iesāka rīktīgi strādāt. Bet tad jūs šo līgumu parakstījāt? Es viņu lauzu. Bet pēc kā iniciatīvas vispār jūs sadarbojāties ar viņiem? Viņi piedāvāja. Viņi paši nāca un piedāvāja jums? Konkrēti, kuri cilvēki? Es aizmirsu viņus. Bet kāpēc jūs lauzāt, Urbanovičs kungs? Tāpēc, ka man nepatika, kā viņi mēģināja jaukties partijas iekšējā darbībā. Un tad nekādus pakalpojumus jūs no viņiem nepieņēmāt? Nē. Šiem vārdiem nav noticējis knabi izmeklētājs. Pārbaudas lietā nav pierādījumu, ka Nikolo M. darbinieki būtu pametuši darbu pusratā un no Latvijas aizbraukuši. Gluži otrādi, Maskavas viesi turpināja palīdzēt Saskaņas centram un vēl vēlēšana dienā viņa apspried vēlēšana iznākumu. Politisko partiju apvienības vadība to zināja un akceptēja atsevišķas darbības, kuras tieši ir traktējums kā šis ziedojums, dāvinājums pakalpojumu formām. Politiskajām partijām ir aizliegts saņemt naudu vai pakalpojumus no ārvalstīm. Šādos gadījumos naudu jāatmaksā atpakaļ. 2011. gada rudenī Saeima, tostarp Saskaņas centra deputāti, nobalsoja, ka turpmāk par to draudēs arī krimināla atbildība. Grozījums stājās spēkā oktobrī, 2 nedēļas pēc tam, kad ar Nikolo M. palīdzību Saeimas vēlēšanās uzvarēja Saskaņas centrs. Šādas tieši darbības, tas ir nelikumīgā finansējuma saņemšana vai izspiešana, kriminalizēts tikai pēc 11. Saeimas vēlēšanām. Tas jau bija pēc tam, kad šīs darbības tika izdarītas. Līdz ar to pēc pārbaudas gaitā tika pieņemts lēmums par attiekšanos uzsākt kriminālu procesu. Nikolo M. cilvēkus knabus pārunām neaicināja. Viņa aizbrauc no Latvijas un pēc kādas brīvdomīgas grāmatas publicēšanas esot krituši Putina nežēlastībā. Krievijas firmas pakalpojumu iespējamu saņemšanu būtiski ietekmējusi Urbanoviča politisko karjeru, jo viņam pēc notikušā vairs nav piešķirta pielaide valsts noslēpumam. Nikolo M. savā mājaslapā internetā lepojas, ka konsultējusi kādu politisko spēku Latvijā arī gadu iepriekš, 2010. gadā.
Tā varētu būt arī pārrakstīšanās. Taču mūsu arhīvos ir saglabājušies daudz video kadru, kuros redzams, kā Maskavas polittehnologs Georgijs Gambašīdze kopā ar Saskaņas centra vadību Rīgā svin 10. Saeimas vēlēšanu iznākumu tieši 2010. gadā. Tas ļauj secināt, ka iespējams Krievijas firmas finansēts pakalpojums Saskaņas centrs varētu būt pieņēmis arī agrāk. Tādā gadījumā Orbanovičs vai nu atklāti melo par savām patiesajām attiecībām ar Krievijas firmu, vai nezina, kas notiek paša vadītajā partijā.